Tu saviņoji mani, neko pat nedaru, ka esi tā, kas esi. Dienas raidījumā mēs apskatīsim Rīgas otrās vidusskolas pagraba telpas, kur mēs varēsim ieraudzīt, cik bīstami ir pagraba izvirzījumi un kādas postījumi tie var nodarīt cilvēku veselībā. Kā negaidi par ilgu un neslēp mūsu. Saviņoji mani ar vilni. Jo, migrēnā, visi ienor, jā, Uz savas kaistām, kas aiznes mūs labus, uz savas kaistām. Tāp katru dienu kauli, oi, nevar šies. Ja nelīdz arī zāles, kam velti naudu šķies. Oi, Vajag pašēdēt. Sēdam uz trepēm, varētu sastāvēt. man pie tēviem iet. Vēl iedzert sīdo, nogrūsties man vēlreiz. Kur es liekos lai, spiediens jau līdz acīm saka visa klai. Tik vajag piesardzis un sarkans fejs, tā gribas nogrūsties man kaut reiz. Sveici! Tagad mēs aplūkosim, vai kāds ir mācījies no mūsu bērnu dārza, prot nolaist to te ūdeni. Iesim aplūkot. Sēties redzat? Neko pat Rūlētis? Mēs redzam aptākšīt nāpārā apmans Dievs! Lūdzu, kamēr tievākie tūmā, ko tas nozīmē? Tas kustās! Nē! 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 ar īstu klusumu. Labdien, māsīm. Man ir slikti. Nu, kas tev noticis? Nezinu, temperatūra, man liekas, ir. Temperatūra? Jā. Kā viņš ar tev sāk? Nē. Skatīsimies, kas tev tur ir. Kas tev vēl sāk? Nekā. Nu, nav tev kas temperatūras. Lūdzu, māsīm, es gribu aiziet uz mājām. Nu, parād mums kā klīnā. Nu, tev kā klīnā. Kas tev galviņ sāk? Nē. Kāpēc tu gribi iet mājās? Nezinu, man būs kontrole. Nu, nē, tā nu man nevar. Lūdzu, māsīm. Nu, nē, es slims neesam, bet tu jāiet uz stundu. Nu, labi. Zvani mammai, ja mamma tev atļauj iet mājās, tad ir citu. Nu, labi. Redzēšanos. Nu, lūdzu, lūdzu. Te mēs patiešām pie jums Mūsu skolā ir labs ar patiesām asarām. diena. Šodien mēs apskatīsim Rīgas otrās vidusskolas pagraba telpas. Mēs uzzināsim par to, cik mūsu pagraba telpas. Skolas klases ar ko redzēties. Ir. Un es cīnīšos, man neviens neapstādinās. Un es močīšu, man neviens neaplusinās. Un es cīnīšos, man neviens neapstādinās. Un es močīšu, jā. Un es cīnīšos, man neviens neapstādinās. Un es močīšu, man neviens neaplusinās. Un es cīnīšos, man neviens neapstādinās. Un es močīšu. Te mēs patiešo pie jums ar patiesām asarām. Jā, tieši tā. Tieši tā. Aizēju uz darbu, boss man, protams, dzenā. Bet es cenšos uz pozitīvo, negatīvo malā. Tāda ir šī dzīve, tā kā mežonīga taka. Visu laiku jāuzmanās, ka